Šodien es jums pastāstīšu par iepirkumiem publisko iepirkuma likuma 10. panta kārtībā, jeb to pakalpojumu iepirkumiem, kas ir minēti PIL 2. pielikumā. Vispirms apskatīsimies saīsinājumus, kas ir izmantoti šajā prezentācijā. Tātad, ja prezentācijas laikā redzat kādu sev neskaidru saīsinājumu, jūs vienmēr varat atgriezties sākumā un apskatīties, ko mēs ar to esam domājuši. Apskatāmās tēmas ir, kas ir PIL 10. panta iepirkums, līgumcenu sliekšņa piemērojamās prasības, apsardzes pakalpojuma nianses, iepirkuma norise, prasība noteikšana, piedāvājuma vērtēšana, PIL 16. panta 2. daļas piemērošana. Kas tad ir 2. pielikumā iekļautie pakalpojumi? Tie ir īpaši pakalpojumi attiecībā, uz kuriem likumdevējs ir paredzējis, ka tiem ir piemērojama atvieglota iepirkuma veikšanas kārtība. Sociālie un citi īpašie pakalpojumi ir izsmeļoši uzskaitīti PIL 2. pielikumā. Tātad tikai tie, kas tur ir minēti, un nevieni citi. Visi citi pakalpojumi visticamāk ir vienkārši pakalpojumi, kas ir iepērkami parastajā standarta kārtībā. Arī tad, kad jūs CPV kodu klasifikātoru meklētājā ierakstīsiet kādu no pakalpojumiem, tad jūs redzēsiet, vai tie ir 2. pielikuma pakalpojumi vai parastie pakalpojumi, kas iepērkami standarta kārtībā. Īpašie pakalpojumi ietver veselības un sociālos pakalpojumus, tie ir izglītības, sporta un kultūras pakalpojumi, viesnīcu un restorānu pakalpojumi, ēdināšanas pakalpojumi, juridiskie pakalpojumi, kā arī ļoti izplatītie apsardzes pakalpojumi, pasta pakalpojumi un citi. Kā jau iepriekš minēju, šie pakalpojumi ir izsmeļoši uzskaitīti un citus neietver. Visbiežāk šiem pakalpojumiem ir nacionāls raksturs, tātad nebūs vērojama pārobežu interese, līdz ar to nav nepieciešams piemērot sarežģītāku un atklātāku procedūru. Un visbiežāk tiem ir arī īpaša certifikācijas kārtība, piemēram, medicīnas pakalpojumiem vai apsardzes pakalpojumiem. Noteikti visbiežāk tiem būs vietējā reģistrācijas kārtība. 2. pielikuma pakalpojumiem ir salīdzinoši augsta paredzamā līgumcena, no kuras ir nepieciešams piemērot PIL 10. panta regulējumu. Tātad, ja tie ir parastie pakalpojumi, tie ir pakalpojumi, kas nav iekļauti 2. pielikumā, tad šiem iepirkumiem piemērojams regulējums sākot no 10 000 eiro. Savukārt 2. pielikuma pakalpojumiem PIL 10. panta regulējums ir piemērojams ar 42 000 eiro. Un līdz šiem 42 000 neieskaitot, iepirkums tiek veikts pasūtītāja iekšējās kārtības nosacījumos. Izņēmums ir apsardzes pakalpojumi, kuriem jau no 10 000 ir jāpiemēro izslēgšanas iemesli. Visu pārējo regulējumu, izsludināšanas kārtību un tam līdzīgi var nepiemērot, bet izslēgšanas noteikumi tiem ir obligāti. Tātad jebkuri 2. pielikuma pakalpojumi, kas tiek iepirkti 10. panta kārtībā, kā ar likumu regulēti, ir uzlūkojumi sākot no 42 000 eiro. Bet arī 2. pielikuma pakalpojumi, šis te 10. pants, dalās vēl vairākās daļās, un ir vēl īpašāki pakalpojumi, kuriem likumdevējs ir paredzējis, ka tiem iepirkuma procedūras ir piemērojamas, tātad šī 10. panta noteiktā kārtība sākot no 750 000 eiro. Tie ir izsmeļoši uzskaitīti PIL 2. pielikuma 1. sadaļā. Tie ir veselības, sociālie un saistītie pakalpojumi, un ir ļoti rūpīgi jāizvērtē šīs daļas piemērošana, jo šis piemērošanas slieksnis ir ļoti augsts. Tādēļ pasūtītājiem ir tiešām jābūt pārliecinātam, ka šie viņam nepieciešamie pakalpojumi ietilpst 2. pielikuma 1. sadaļā, lai pasūtītājs nebūtu kļūdījies, nepiemērojot PIL regulējumu.
Otra pakalpojuma sadaļa ar augsto līguma cenas slieksni ir atrunāta arī 10. panta 3. daļā. Un tie ir mācību prakses vai studiju prakses vai darba vidē balstītu mācību nodrošināšanas pakalpojumi. Tikai šie, nekādi citi. Visiem citiem pakalpojumiem, kas nav šajās abās sadaļās, piemēro 10. panta regulējumu sākot ar 42 000 eiro. Tātad tas būs iepirkums 10. panta kārtībā. Arī sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā ir ļoti līdzīgi. Otrā pielikumā ir īpašo pakalpojumu uzskaitījums, taču šajā likumā to veikšanas kārtībai nav viss atsevišķs pants, bet gan attiecīgais regulējums ir ietverts 13. panta 5. daļā. Pēc būtības principi ir tādi paši, taču atšķiras līguma cenas slieksnis, no kura ir piemērojams šis te regulējums. Tas ir 1 miljons eiro. Robežvērtības ir svarīgi zināt, lai saprastu, vai ir jāpublicē paziņojums Eiropas Savienības oficiālajā vēstnesī. Tātad no šīs robežvērtības izsludinot iepirkumu, paziņojums par to ir publicējams Eiropas Savienības oficiālajā vēstnesī. Gadījumos, kad piemēro pil 10. panta 2. daļu vai 3. daļu, citu variantu nemaz nav. Tur uzreiz paziņojums ir publicējams Eiropas Savienības oficiālajā vēstnesī, jo tikai no šīs ministru kabineta noteiktās līgumcenu robežvērtības arī likuma regulējums vispār tiek piemērots attiecībā uz šiem konkrētajiem pakalpojumiem. Mēs visu laiku runājam par 10. panta kārtību. Kas tad īsti tas tāds ir? Mēs zinām dažādas iepirkuma procedūras. Piemēram, atklāts konkurss, slēgts konkurss, 9. panta iepirkums, un tieši tāpat ir arī 10. panta iepirkums. Tā nav iepirkuma procedūra likuma izpratnē. Tā ir īpaša iepirkuma kārtība, kurā tiek iepirkti šie otrā pielikuma pakalpojumi. Pēc būtības pasūtītājiem obligāti ir jāpiemēro tikai tas, kas šajā pantā konkrēti uzskaitīts. Kā arī, protams, pil 2. pants, pil likuma mērķi. Otrā panta principu ievērošana ir aktuāla arī šai iepirkuma kārtībai. Jebkurš jautājums, jebkura pasūtītāja rīcība vienmēr vērtējama caur publisko iepirkuma likuma mērķu prizmu. Tāpat ir jāpiemēro 13. pants, vispārīgie nosacījumi attiecībā uz piegādātāju. Protams, informācijas aizsardzība, zaļā publiskā iepirkuma prasības, prasības tehniskajām specifikācijām, marķējumiem ir arī 10. pantā aktuālas. Tieši tāpat kā jebkurā citā iepirkumā, arī šeit mēs gatavojam tehnisko specifikāciju un nosakam savas vajadzības. Pil 3. nodaļa par iepirkumu komisiju tieši tāpat ir attiecinām kā jebkurā iepirkumā un jebkurā iepirkuma procedūrā. Tātad arī 10. panta iepirkumā mēs veidojam iepirkumu komisiju. Piemērojams arī 28. pants, 2. daļa, un 32. līdz 33. pants. Tie ir īpašie paziņojumi, kas attiecas uz 10. panta iepirkumu. Tāpat regulēta ir piekļuve iepirkuma procedūras dokumentiem, izsniegšana un papildu informācija, kas, protams, ir būtiski arī 10. panta iepirkumā, jo tā ir normāla sadarbība starp piegādātāju un pasūtītāju. Tāpat kandidāti un pretendenti informējami par rezultātiem. Tieši tāpat kā visur citur, notiek arī informācijas apmaiņa, proti 38. pants. Protams, piedāvājuma pieteikuma elektroniska iesniegšana elektronisko iepirkumu sistēmā. Noteikumi par iepirkumu procedūru dokumentēšanu, dokumentu glabāšanu. Tieši tāpat slēdzam līgumu kā jebkurā citā iepirkuma procedūrā, un, kas ir svarīgi, protams, līguma grozījumus regulē 61. pants, kas attiecas arī uz 10. panta kārtībā slēgtu iepirkuma līgumu. Ļoti daudz normas, kuras satur publisko iepirkumu likums, var būt ļoti palīdzošas pasūtītājam,
bet tiešā veidā tās obligāti nav attiecināmas uz 10. pantu, jo tās tur nav uzskaitītas. Piemēram, nepamatoti lēta piedāvājuma vērtēšanas kārtība, piedāvājuma precizēšanas kārtība vai tas, kā nosaka kvalifikācijas prasības. Jā, uz šīm normām PIL 10. pantā atsauces nav, tātad tiešā veidā minētais regulējums attiecināms nebūtu. Taču pasūtītājam nav aizliegts šīs normas piemērot, ņemot vērā, ka nosauktais regulējums tam jau ir pazīstams un agrāk piemērots. Tātad, lai pieņemtu kvalitatīvu lēmumu, protams, ka pasūtītājam ir jāsaprot, vai viss, kas ir piedāvājumā, ir pilnīgs un vai viņam pietiek ar šo informāciju. Protams, redzot, ka tiek piedāvāta nesamērīgi zema cena, pasūtītājs to ignorēt nedrīkst un viņam būtu jārodas jautājumiem, kaut vai caur PIL 2. panta regulējumu, caur likuma mērķiem, kuru starpā ir arī pasūtītāja riska novēršana. Tātad viņam jārodas jautājumam, kā tad par šādu cenu man to pakalpojumu vispār spēs nodrošināt. Loģiski, ka šajā gadījumā viņš ir tiesīgs piemērot 53. pantu, normu, kas runā par to, kā jārīkojas, ja ir radušās aizdomas par nepamatoti lētu piedāvājumu. Tātad, ja vien ir nepieciešamība, ja vien pasūtītājiem tāda situācija ir radusies, arī 10. pantā caur 2. panta likuma mērķiem ir iespējams piemērot šos te 10. pantā nenosauktos pantus. Plašāks regulējums attiecas uz apsardzes pakalpojumiem, te jāņem vērā īpatnība, ka apsardzes pakalpojumos vēsturiski ir novērota diezgan liela ēnu ekonomikas īpatnība. Likumdevējs izšķīrās izdalīt apsardzes pakalpojumu iepirkumus un uz tiem attiecināt nedaudz atšķirīgu regulējumu. Protams, vienmēr ir jāpiemēro izslēgšanas noteikumi. Tātad jau no 10 000 eiro, tad piemēro 9. pantā minētos izslēgšanas noteikumus, kas ir iekļauti panta 8. un 9. daļā. Savukārt, ja līgumcenas slieksnis sasniedz 42 000 eiro, tad pilnībā piemēro 42. panta izslēgšanas noteikumus. Tātad visus šos te lielos noteikumus, kā arī 43. pantu saistībā ar uzticamības nodrošināšanu. 10. panta iepirkums var noritēt divos veidos. Tas varētu būt kā viena posma iepirkums pēc analoģijas ar atklātu konkursu, piemēram, kad tiek iesniegti piedāvājumi, tie tiek izvērtēti un pieņemts lēmums, vai arī kā divposmu iepirkums līdzībā ar slēgtu konkursu. Tātad sākumā tiek iesniegti pieteikumi, notiek kandidātu atlase, mēs vērtējam to kvalifikāciju, un tad seko otrais posms, kur šos kvalifikācijas atlasi izturējušos kandidātus uzaicinām iesniegt tehnisko un finanšu piedāvājumu. Divposmu iepirkums no vienas puses atvieglo pasūtītājiem darbu tādēļ, ka tehniskie un finanšu piedāvājumi ir jāvērtē vairs tikai tiem, kuriem kvalifikācija atbilst. Tomēr atkal no otras puses, šādā formā rīkots iepirkums ir ar garāku norisi. Šajā prezentācijā vairāk pastāstīšu par to, kā notiek viena posma iepirkums, lai vienkāršāk izskaidrot, jo pasūtītājs jau to divposmu iepirkumu plāno pats, kā viņam tas ir ērtāk. Kas tad ir vissvarīgākais iepirkuma norisē? Manā ieskatā tas ir iepirkuma sagatavošanas posms, jo māju būvē no pamatiem, un tas, kā jūs sagatavosiet savu iepirkumu, arī noteiks to, ko jūs galu galā dabūsiet. Un pats svarīgākais no šīta pirmā iepirkuma posma ir savas vajadzības definēšana un tirgus izpēte. Tātad jums ir jāsaprot, ko jums vajag. Kas ir tas, ko tirgus piedāvā? Kas ir pretendentu loks, cik tas ir plašs? Kā dažādas prasības ietekmē šo pretendentu loku?
jo, teiksim, nosakot konkrētu prasību, pastāv iespēja, ka daļa pretendentu jau sākotnēji var tikt izslēgti no spēles. Vai arī nosakot kādu tehniskās specifikācijas kombināciju, pasūtītājiem jāsaprot, kāda būs ietekme uz konkurences līmeni. Nosakot kādus 3 līdz 4 parametrus nepieciešamajam pakalpojumam, beigās var iznākt, ka tādu pakalpojumu varētu sniegt tikai viens piegādātājs. Tādēļ ļoti jāpārdomā, vai tiešām visi šie parametri ir nepieciešami. Tāpat kvalifikācijas prasības objektīvi var noteikt tikai tad, ja ir skaidrs, kāda ir tava vajadzība un kāds īsti ir tirgus, kā arī tas pretendentu loks, kas to vispār man var piedāvāt. Tātad tas ir ļoti svarīgi. Vienmēr ir jādara, lai arī publisko iepirkumu likums tirgus izpētes jautājumus būtībā neregulē. Paredzamās līgumcenas noteikšana tikpat būtiska, lai netīšām nesanāktu tāda situācija, ka sākotnēji šķita, ka paredzamā līgumcena piemēram ir 30 000 eiro un 10. panta regulējums piemērojams tikai no 42 000. Tomēr beigās atklājas, ka pasūtītājs vienkārši nav ņēmis vērā visu vajadzību apjomu un tādējādi nepamatot iepirkumu sadalījis. Šos riskus novērst var tikai ar rūpīgu plānošanu. Pie iepirkuma komisijas savukārt svarīgi ir atcerēties par interešu konflikta regulējumu, un tātad vienmēr mēs pārbaudam šos interešu konflikta riskus, ievērojot PIL 25. pantu. Tāpat neaizmirstam par regulējumu, kas nosaka, ka komisija ir lemtiesīga, ja piedalās vismaz 2/3 komisijas locekļu un ne mazāk kā 3 komisijas locekļi. Tad mēs gatavojam iepirkuma dokumentāciju. To, protams, var darīt arī paralēli. Tātad dažkārt iepirkuma dokumentāciju gatavo eksperti. Šeit jāatceras, ka nolikuma gatavošanai jāpieiet ar īpašu rūpību. Būtu jāatturas no kārdinājuma pilnībā aizņemties cita iepirkuma nolikumu. Sagatavotais nolikums ir kritiski jāpārlasa, vismaz ievērojot 4 acu principu vai kaut nelielu laika nobīdi, jo šādi iespējams novērst nepamanītas kļūdas, kuras vēlāk var dārgi atspēlēties, vai tieši pretēji padarīt lēmuma pieņemšanu saprotamu un vienkāršu. Pēc tam mēs izsludinām iepirkumu. Ļoti svarīgi, lai tajā brīdī, kad iepirkums tiek publicēts publikāciju vadības sistēmā, elektronisko iepirkumu sistēmā jau būtu visa nepieciešamā dokumentācija. Dažkārt gadās, ka tiek izsludināts publikāciju vadības sistēmā, bet iepirkuma dokumentācija elektronisko iepirkumu sistēmā vēl nav ievietota, un līdz ar to pretendentiem faktiski ir mazāks laiks, lai iepazītos ar dokumentāciju un sagatavotu piedāvājumu, un šāda prakse nav pieļaujama. Otrs lielais bloks ir piedāvājuma iesniegšana. Šajā periodā tātad minimālais piedāvājuma iesniegšanas termiņš ir 5 darba dienas, bet, protams, drīkst un arī vajag noteikt vairāki, īpaši, ja pērkamais pakalpojums un piedāvājumi ir sarežģītāki. Tad arī šajā laikā pasūtītājs atbild uz piegādātāju jautājumiem. Konkrēts termiņš likumā nav noteikts, taču vienmēr jāskatās samērīgums. Ja nepieciešams, ir iespējams veikt izmaiņas dokumentos, tas ir grozījums nolikumā. Tādā gadījumā ir jāpagarina piedāvājuma iesniegšanas termiņi. Un piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigās tiek saņemti piedāvājumi, tie tiek atvērti atklātā sanāksmē. Trešais posms, un nebūt nevienkāršākais, ir piedāvājumu vērtēšana, jo pasūtītājiem būs jānovērtē, vai piedāvāts ir tas, ko pasūtītājs ir paprasījis savā nolikumā. Šajā brīdī pasūtītājs var arī patiešām saprast, cik būtiska ir rūpīga un saprotama nolikuma sagatavošana, jo viņam pašam būs jāsaskars ar tā piemērošanu. Tādēļ, kā jau minēju, rūpīga pieeja sagatavošanas posmā pasūtītājiem atvieglos darbu šajā vērtēšanas posmā. Tiek pārbaudīts iesniegto piedāvājumu noformējums,
kvalifikācijas prasības, kā arī tehniskais un finanšu piedāvājums. Kas ir būtiski, pasūtītājs var vērtēšanas secību noteikt arī citādāku. Teiksim, ja piedāvājuma izvēles kritērijs ir zemākā cena, tad pasūtītājs, protams, drīkst noteikt, ka sākumā viņš vērtēs cenu un kvalifikācijas prasības detalizēti pārbaudīs tikai tam, kuram tā cena ir zemākā. Tad, kad ir noskaidrots saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, ņemot vērā nolikumā sacīto, pasūtītājs pieņem starplēmumu. Publisko iepirkumu likums terminu starplēmums nelieto, bet ar to saprot posmu, kad pasūtītājs tikā apstājas, lai pārbaudītu izslēgšanas noteikumus. Ja tādi, jūsu 10. panta iepirkumā vispār ir noteikti. Tātad šeit viņš ir sapratis, ka izvēlētais pretendents ir atbilstošs kvalifikācijas prasībām, tā piedāvājums ir atbilstošs tehniskajām finanšu piedāvājumu izvērtētajām prasībām, tas ir saimnieciski izdevīgākais un izskatās, ka šis pretendents varētu būt tas, ar kuru mēs slēgsim līgumu. Un šajā brīdī pasūtītājs pārbauda izslēgšanas iemeslus, ja tādi ir noteikti, lai pieņemtu gala lēmumu, ka jā, šis pretendents ir tiešām tāds, ar ko es varu un arī drīkstu slēgt līgumu. Pēc lēmuma pieņemšanas pretendenti ir jāinformē par rezultātiem 3 darba dienu laikā un, protams, ir jāievēro nogaidīšanas termiņš. Jā, arī 10. panta iepirkumus var apstrīdēt iepirkumu uzraudzības birojā, un tādēļ ir ievērojams nogaidīšanas termiņš. Tikai pēc tā mēs drīkstam noslēgt līgumu. Un kas ir būtiski, ir jāpublicē arī paziņojums publikāciju vadības sistēmā un, protams, līgums elektronisko iepirkumu sistēmā. Runājot par paziņojumiem, publisko iepirkumu likuma 10. panta iepirkumam ir nedaudz atšķirīgi paziņojumi nekā citās procedūrās. Proti, tas ir paziņojums attiecībā ar sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem. Tātad 10. panta piemērošanas gadījumā mēs publicējam šo paziņojumu tajā brīdī, kad vēlamies uzsākt iepirkumu. Šo sākotnējo paziņojumu var nepublicēt izņēmuma gadījumos, tad, kad uz konkrēto situāciju attiecas sarunu procedūras regulējumā noteiktie apstākļi. Paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu publicē tad, kad ir ticis noslēgts līgums vai vispārīgā vienošanās, bet tikai tad, ja ir bijis publicēts sākotnējais paziņojums par līgumu. Šo paziņojumu publicē arī pēc lēmuma par iepirkuma izbeigšanu vai pārtraukšanu. Protams, noslēgtos līgumus publicē elektronisko iepirkumu sistēmā. Tāpat ir iespējams publicēt iepriekšējo informatīvo paziņojumu. Jāņem vērā, ka tas vispār ir ļoti labs instruments, kā informēt tirgu, taču atšķirībā no citām procedūrām 10. panta iepirkuma gadījumā iepriekšējais informatīvais paziņojums nedos nekādu ietekmi attiecībā uz piedāvājumu iesniegšanas termiņu, proti tas nedod jums tiesības saīsināt jau tā pietiekami īso piedāvājumu iesniegšanas termiņu. Iepriekšējais informatīvais paziņojums tātad vairāk darbojas kā tirgus informēšana un nestrādā kā instruments termiņa saīsināšanai. Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju, tieši tāpat kā pārtraukšanas gadījumā, ir publicējams, ja ir bijis publicēts sākotnējais paziņojums, jo, ja nav sākotnējā paziņojuma, tad jau nevar arī piesaistīt nākamos paziņojumus. Arī 10. panta iepirkumos ir paziņojums par izmaiņām līguma darbības laikā, jeb par grozījumiem līguma izpildes laikā. Šīs paziņojums publicējams, ja grozījumi līgumā veikti saskaņā ar PIL 61. panta 3. daļas 2. vai 3. punktu. Ne pie panta 3. daļas 1, ne pie 4. punkta grozījumiem šāds paziņojums nav jāpublicē.
Eiropas Savienības oficiālajā vēstnesī paziņojumi obligāti ir publicējami tajā gadījumā, ja līguma cenu robežvērtības šim līgumam sasniedz 750 000 eiro. Viens no biežākajiem jautājumiem, ko esam saņēmuši saistībā ar paziņojumu publicēšanu, ir saistīts ar vispārīgās vienošanās izpildes paziņojumiem. Kā tad publicēt paziņojumus par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu vispārīgās vienošanās ietvaros? Jā, arī 10. panta kārtībā veiktos iepirkumos var izmantot vispārīgās vienošanās risinājumu. Proti, pēc iepirkuma veikšanas slēgt nevis parastu iepirkuma līgumu, bet gan vispārīgo vienošanos. Parasti tas notiek ar vairākiem pretendentiem, un tad vispārīgās vienošanās izpildes laikā pasūtītājs veic tā saucamos mazos iepirkumus un slēdz jau konkrētus līgumus. Attiecībā uz jautājumu par to, kā publicēt informāciju par šiem te vienošanās ietvaros slēgtajiem līgumiem, esam skaidrojuši, ka saskaņā ar PIL 33. prim panta 2. daļu pasūtītājs paziņojumus par līguma izpildi var apvienot viena ceturkšņa ietvaros un publicēt 10 darba dienu laikā pēc katra ceturkšņa beigām. Piedāvājumu un pieteikumu iesniegšanas termiņš 10. panta iepirkumos ir ļoti īss. Tas ir 5 darba dienas, bet tas ir minimālais termiņš, ko var noteikt. 5 darba dienas visos gadījumos, neatkarīgi no tā, vai līguma cena sasniedz ministru kabineta noteikto līguma cenu robežu vērtības, neatkarīgi no tā, vai ir bijis publicēts iepriekšējais informatīvais paziņojums, un neatkarīgi no tā, ka piedāvājumi tiek iesniegti elektroniski. Vismaz 5 darba dienas ir jāievēro vienmēr, mazāk nevar. Protams, ir ieteicams noteikt garāku termiņu, jo šis minimālais termiņš patiesībā tiešām ir ļoti īss termiņš. 5 darba dienas varētu piemērot tajos gadījumos, kad iepirkuma priekšmets ir ļoti vienkāršs, varbūt šī līguma summa nav pārāk liela. Piedāvājums iespējams sastāv no 3 lapām un finanšu piedāvājuma veidlapas, tātad nav nepieciešams ļoti ilgi gatavoties, apsvērt, kā tad šo piedāvājumu sagatavot. Bet, ja nolikumā ir sarežģītākas prasības, iespējams piegādātājiem vajag apvienoties ar citu piegādātāju un slēgt savstarpējus līgumus, savākt dokumentus, tad 5 darba dienu termiņš var arī nebūt samērīgs. Un tāpēc būtu nosakāms garāks, lai piegādātājiem būtu pietiekams laiks sagatavoties. Un tas ir arī paša pasūtītāja interesēs. Kvalitatīvāks būs saņemtais piedāvājums, vienkāršāka būs tā izvērtēšana un sagaidāms, kā arī kvalitatīvāka līguma izpilde. Ja ir divposma procedūra, tad 5 darba dienas nosakāmas katram posmam. Tātad pieteikuma iesniegšanai un piedāvājuma iesniegšanai katrai ir pa 5 darba dienām, pēc dienas, kad publicēts paziņojums IUB publikāciju vadības sistēmā. Ja tiek veikti grozījumi, arī tad pēc grozījuma veikšanas paziņojuma publicēšanas piedāvājuma vai pieteikuma iesniegšanas termiņš ir pagarināms par 5 darba dienām. Pie 10. panta regulējuma patiesībā ir ļoti viegli atcerēties šos termiņus, jo ir tikai viens termiņš – 5 darba dienas, jebkurā gadījumā. Informācijas apmaiņa, kas ir regulēta publisko iepirkumu likuma 38. pantā. Tātad iepirkuma dokumentācija ir brīvi pieejama elektronisko iepirkumu sistēmā, pircēja profilā no brīža, kad tika publicēts sākotnējais paziņojums. Atbilžu un papildu informācijas sniegšanai publisko iepirkumu likums neparedz konkrētu termiņu, bet šeit mēs skatāmies uz samērīgumu. Tātad, protams, ka ar iepirkumu var rasties jautājumi, un pasūtītām informācija ir jāsniedz. Tad, ja redz, ka termiņš piedāvājuma sagatavošanai ir palicis ļoti īss, termiņu var pagarināt tā, lai piegādātāji varētu sagatavot piedāvājumus. Atbildes sniedz nosūtot informāciju jautājumu uzdevējam un papildus ievietojot pircēja profilā.
nenorādot, kas ir jautājuma uzdevējs. Iepirkuma norise tiek protokolēta, jo ir jābūt izsekojamībai par iepirkuma norisi. Jāatceras, ka pasūtītāja vadībai, auditam vai uzraugošām iestādēm vai pretendentiem var rasties jautājumi, kā jūs nonācāt pie šāda lēmuma, bet ziņojums nav jāsagatavo. Jā, tā ir. 10. pants neparedz ziņojuma sagatavošanu. Sagatavojot un pēc pieprasījuma izsniedzot protokolus, ir jāievēro informācijas aizsardzības principi, komercnoslēpums, aizsargājama informācija, kuras atklāšana varētu kaitēt pretendenta komerciālajām interesēm, personas dati var būt daļa no protokolos fiksētās aizsargājamās informācijas. Tādēļ, ja nepieciešams, pie izsniegšanas šo informāciju var aizklāt. Informāciju par pieņemto lēmumu pretendentiem sniedzam 3 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas, vienlaikus informējot visus pretendentus rakstveidā, atbilstoši publisko iepirkuma likuma 37. pantā noteiktajam. Piedāvājuma un pieteikuma izvēle vienmēr izrietēs no tā, kā mēs esam formulējuši prasības. Prasībām jābūt samērīgām, pamatotām un pārbaudāmām. Tie ir kā 3 vaļi, uz kuriem balstās iepirkuma prasības. Visām prasībām, kuras pasūtītājs sagaida no pretendenta, ir jābūt noteiktām jau nolikumā. Nekas jauns no prasībām nedrīkst parādīties vēlākā iepirkuma norises etapā. Tātad pasūtītājiem tās ir jānosaka uzreiz, definējot kādu pretendentu, kādu kandidātu viņš vēlas redzēt. Un pretendentam ir jāzina, uz kādiem spēles noteikumiem viņš nāk, ar ko viņam ir jārēķinās, kā viņš tiks vērtēts, lai attiecīgi varētu sagatavot savu piedāvājumu. Obligāti ir jāvadās no vispārējiem publisko iepirkuma likuma mērķiem. Mēs vienmēr domājam par vienlīdzīgumu, par brīvu konkurenci un, protams, par atklātumu. Nolikumam jāietver pilnīgi visi nosacījumi. Nolikumā noteiktās prasības un kritēriji ir saistoši ne tikai pretendentiem, kā bieži tiek domāts, bet arī pašam pasūtītājam. Tātad pasūtītājs vērtē tieši tā, kā tas pats ir atrunājis savā sagatavotajā iepirkuma nolikumā. Tiešā veidā likuma normas par kvalifikācijas prasību izvirzīšanu 10. pantā neattiecas, tomēr tās var piemērot, jo tādā veidā ir iespējams noteikt objektīvas un samērīgas prasības. Ko īsti nozīmē samērīgas prasības? Samērīgs tas ir tāds, kas atbilst mūsu iepirkuma vajadzībai. Tātad, ja mans iepirkuma priekšmets ir mācību organizēšana 2 lekcijas, tad prasībās es nevarētu prasīt, ka man ir nepieciešams, lai pretendents iepriekš ir organizējis 10 lekcijas, jo tas nav samērīgi, jo man vajag tikai 2. Tātad vienmēr domājam, kā prasība iet pretī mūsu vajadzībai. Jāpatur prātā arī pamatotība, jo praksē nereti pat, ja prasības ir samērīgas, patiesībā tās izrādās liekas, nevajadzīgas, jo tās pasūtītājiem nedos nekādu konkrētu labumu. Tādēļ jebkura pat samērīga prasība nolikumā drīkstētu parādīties tikai tad, ja tā ir pamatota ar kādu reālu vajadzību. Piemēram, novērš pasūtītāja risku vai ļauj pasūtītājiem pārliecināties par pretendenta atbilstību. Vienmēr jāskatās caur šo prizmu, vai prasība ir pamatota. Visbeidzot, prasībām ir jābūt pārbaudāmām. Tātad, piemēram, jānosaka dokumenti, kas ir iesniedzami to pārbaudei. Turklāt prasības nedrīkstētu būt deklaratīvas, tām ir jābūt objektīvi salīdzināmām. Proti jābūt skaidram, kādā ceļā pasūtītājs pats pārliecināsies par to izpildi. Nevar būt tā, ka tiek izvirzītas prasības, bet pretī nemaz nav aprakstīts, ar kādiem pierādījumiem to izpilde apliecinām. Ja pasūtītājs izvirzītās prasības izpildi nekā nepārbauda, vai arī pārbaudas algoritms nav saprotams, tad šādas prasības būtu uztveramas tikai kā nevajadzīgs administratīvais sloks un pēc būtības deklaratīvas.
Protams, vienmēr, ja dokumenti ir paprasīti, tad tie arī jāpārbauda, pievēršot uzmanību gan to saturam, gan arī noformējumam. Piedāvājuma izvēles kritēriji. Tas ir jautājums par to, kā mēs izlemsim, ar kuru no atbilstošajiem pretendentiem būtu slēdzams līgums. 10. panta gadījumā pasūtītājiem ir tiesības brīvi izvēlēties arī zemāko cenu, tātad izvēlēties lētāko piedāvājumu. Un nav obligāti jāpamato, kādēļ viņš ir izmantojis šādu kritēriju. Tomēr iespējams piemērot arī izmaksu kritēriju vai arī papildus citus kvalitātes kritērijus, kas saistīti ar konkrētā līguma izpildi. Kritērijiem tieši tāpat kā prasībām ir jābūt pamatotiem un samērīgiem, kā arī izmērāmiem un objektīvi salīdzināmiem. Nebūtu atbilstoši noteikt uzvarētāju pēc kritērija, kas nekādu labumu nedos līguma izpildēji. No tā izriet, ka izvēlētais kvalitātes kritērijs nevien ir jāvērtē pie piedāvājuma vērtēšanas, bet pēc tam arī jāuzrauga tā ievērošana jau līguma izpildes laikā. Ņemot vērā 10. panta iepirkuma īpašo raksturu, protams, pasūtītājiem ir lielāka rīcības brīvība kritēriju noteikšanā, tomēr jebkurā gadījumā kritēriji nedrīkst būt diskriminējoši. Piedāvājuma vērtēšanas kārtību publisko iepirkumu likums attiecībā uz 10. panta iepirkumiem konkrēti nenosaka, tāpēc pats pasūtītājs nolikumā apraksta, kāda būs piedāvājuma vērtēšanas kārtība. Administratīvo resursu taupības nolūkā pasūtītājs var noteikt, ka sākumā izvērtēs tikai piedāvājumu ar zemāko cenu. Vispirms, protams, visiem pārbaudot aritmētiskās kļūdas. Tad secīgi detalizēti kvalifikāciju var vērtēt tikai tam pretendentam, kuram ir zemākā cena. Protams, arī finanšu un tehnisko piedāvājumu detalizēti varētu vērtēt tikai šim pretendentam. Tomēr šī vienkāršotā pieeja vairs pamatā nestrādās gadījumos, kad piedāvājuma izvēles kritērijs ir izmaksas vai cena un izmaksas kombinācijā ar kvalitātes kritērijiem. Jo, lai noteikti saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu šādā situācijā, visbiežāk ir jāizvērtē arī iesniegtais tehniskais piedāvājums. Taču, ja ir noteikti kritēriji, kas ir acīm redzami un kuru izvērtēšana neprasa detalizēt tehniskā piedāvājuma vērtēšanu, piemēram, pakalpojumu izpildes termiņš, tad arī šajā gadījumā var vadīties pēc vienkāršotās piedāvājuma vērtēšanas pieejas. Ir tāds Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments, jeb veidlapa, ko var izmantot pretendenti, lai tiem nevajadzētu sniegt pilnu piedāvājumu ar visu prasīto dokumentu paketi. 10. panta iepirkumā šīs veidlapas iesniegšana netiek paredzēta. Tātad te gan jāpatur prātā, ka pasūtītājs nolikumā neparedz Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta iesniegšanu. Tomēr pretendenti nevienmēr šo nosacījumu ievēro un viņi mēdz iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu arī 10. panta iepirkumā. Te jāņem vērā, ka tas nav iemesls uzreiz automātiski šādu pretendentu noraidīt. Pasūtītājiem tomēr ir jāvērtē, kas tad ir iekļauts šī iesniegtajā Eiropas vienotajā iepirkuma procedūras dokumentā. Un iespējams, ka informācija ir pilnīgi pietiekama, lai pretendentu novērtētu atbilstoši nolikuma prasībām. Tādā gadījumā noraidīšana būtu nepamatota. Ja savukārt ar iesniegto dokumentu nav pietiekams un papildus būtu iesniedzami citi dokumenti, tad jāatceras pieeja, ka piedāvājumā papildināt drīkst tikai to, kas Eiropas vienotajā iepirkuma procedūras dokumentā konkrēti ir norādīts. Ja tur ir tikai viens ķeksīts par atbilstību, ka es visam atbilstu un sīkākas informācijas nav, pasūtītājs šādu dokumentu nevar izvērtēt. Viņš nevar izvērtēt šo atbilstību nolikuma prasībām
un tāpēc nav arī pamata lūgt papildinājumu. Vai, ja, piemēram, pie prasītajiem speciālistiem ir tukša vieta, vai ir tikai norādīts ir, arī tad pasūtītājs nevar izvērtēt, kādi speciālisti tiek piedāvāti un kādus pienākumus tie veiks. Tāpēc arī šādā situācijā nebūtu pamata papildinājumiem, jo, kā jau minēts, papildināt var tikai to, kas kaut nedaudz, bet ir ieskicēts piedāvājumā. Piedāvājuma nodrošinājums. Lai arī 10. pants neparedz atsauci uz PIL 50. pantu par piedāvājuma nodrošinājumu, jāņem taču vērā tas, ka pasūtītājiem nav liegts paredzēt arī šajos iepirkumos piedāvājuma nodrošinājumu. Tādos gadījumos pat ieteicams vadīties pēc PIL 50. panta regulējuma un neizdomāt šos nosacījumus no jauna pašiem. Tātad gan par apmēru, gan par to kārtību, kā tas stājas spēkā vai kad izbeidzas piedāvājuma nodrošinājums, būtu jāņem vērā 50. pantā noteiktais. Izslēgšanas noteikumi. 10. pants ir īpatnējs ar to, ka šajos iepirkumos vispār var nepiemērot izslēgšanas noteikumus, izņemot apsardzes pakalpojumu iepirkumus, kuros jau imperatīvi noteikts, ka izslēgšanas nosacījumi ir jāpārbauda. Atkarībā no paredzamās līgumcenas attiecīgi vadās pēc PIL 9. panta izslēgšanas noteikumiem vai arī pilnībā ievērojot 42. panta izslēgšanas noteikumus. Visu citu pakalpojumu iepirkumos izslēgšanas noteikumi nav jāpārbauda, bet pasūtītājs jau atkal ejot cauri likuma 2. panta mērķiem, tātad savu risku mazināšanu, varētu pārbaudīt izslēgšanas noteikumus, ja ir tāda vēlme, bet tad tas ir konkrēti jāatrunā iepirkuma dokumentos. Tomēr arī tad nebūtu ieteicams radīt jaunus, paša formulētus izslēgšanas noteikumus, bet gan izvēlēties tos izslēgšanas noteikumus, kurus likumdevējs jau ir formulējis PIL 42. pantā. Nav jāpiemēro visi izslēgšanas noteikumi. Pasūtītājs var izvēlēties, kurus tas piemēros. Piemēram, vienmēr būtu ieteicams pārbaudīt nodokļu parādus, kā arī pretendentu maksāt nespēju, jo šie ir apstākļi, kas tiešā veidā var ietekmēt līguma izpildi. Tātad pasūtītājs izvēlas tam nepieciešamos izslēgšanas nosacījumus, uzskaita tos iepirkuma nolikumā, paredz konkrētu pārbaudes kārtību, kādā tie tiks pārbaudīti, kā arī obligāti paredz nosacījumus uzticamības nodrošināšanai. Tas ir publisko iepirkumu likuma 43. panta regulējumu. Pārbaudi veic attiecībā uz potenciālo uzvarētāju, nevis uz visiem pretendentiem, un pārbaudi veic elektronisko iepirkumu sistēmā, kuru to pieļauj veikt arī 10. panta kārtībā veiktiem iepirkumiem. Iepirkuma līguma noformēšanā pasūtītājs ņem vērā 60. panta prasības, un, kā jau uzsvēru, vērā jāņem arī noteiktais nogaidīšanas termiņš, izņemot 2 gadījumus. Pirmkārt, ja līgums tiek slēgts ar vienīgo pretendentu un nav citu pretendentu, kas varētu iesniegt iesniegumu, tātad, ja ir 2 pretendenti, tad šis nosacījums jau vairs nedarbojas. Vai arī iepirkums tiek veikts neparedzamu ārkārtas apstākļu dēļ. Arī tajā gadījumā nogaidīšanas termiņu drīkst neievērot. 10. panta kārtībā veiktā iepirkumā var slēgt gan līgumu, gan vispārīgo vienošanos. Maksimālais iepirkuma līguma termiņš būs 5 gadi, vispārīgās vienošanās termiņš 4 gadi. Protams, ir iespējams līgumu slēgt arī uz ilgāku laiku, ja vien ievēroti PIL 60. panta 4. daļas nosacījumi. Šādā gadījumā paziņojumā par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu ir norādāms pamatojums, kādi ir tie apstākļi, kas pamato tiesības līgumu slēgt uz garāku termiņu.
Pēc noslēgšanas iepirkuma līgums ir jāpublicē 10 darba dienu laikā elektronisko iepirkumu sistēmā, pircēja profilā. Publicējams gan līgums, gan vispārīgā vienošanās, ja tāda slēgta. Jāpublicē tātad arī vispārīgā vienošanās un uz tās pamata slēgtie līgumi, kā arī jebkuri to grozījumi, kas veikti uz pil 61. panta 3. daļas 2. vai 3. punkta pamata. Ja iepirkuma līgumu veido publiski pieejami ar autortiesībām aizsargāti tipveida līguma noteikumi, ir jānorāda, ka tiek piemēroti šie tipveida līguma noteikumi, kā arī jāpievieno dokumenti, kur ir iepirkuma līguma sastāvdaļa un precizē vai groza attiecīgos tipveida līguma noteikumus, pielāgojot jūsu konkrētajai situācijai. Pieejamība elektronisko iepirkumu sistēmā publicētajam līgumam ir jānodrošina visā iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās darbības laikā, bet ne mazāk kā pil 40. panta 5. daļā noteikto glabāšanas termiņu. Publicējot līgumu, ir jānodrošina normatīvajos aktos noteiktās komercnoslēpuma un citas informācijas aizsardzības prasības. Viens no jautājumiem, ko šad un tad iepirkuma uzraudzības birojas praksē saņem, ir saistībā ar 10. panta iepirkumiem, ir ko darīt, ja pasūtītājs ir rīkojis iepirkumu, bet nav saņēmis nevienu piedāvājumu. Šāds regulējums ir iepirkuma procedūras un 9. panta iepirkumos, bet kā tad īsti rīkoties 10. panta gadījumā? Tātad, ja 10. panta iepirkumā nav iesniegti piedāvājumi, pasūtītājs var pirmkārt izvēlēties rīkot iepirkumu atbilstoši 9. panta 21. daļai, jeb tā saucamo mazo sarunu procedūru. Pasūtītājs var rīkot sarunu procedūru saskaņā ar 8. panta 7. daļas 1. punktu vai arī izmantot 10. panta iepirkumu, bet piemērojot 32. panta 3. daļas nosacījumus, proti nepublicējot sākotnējo paziņojumu attiecībā uz sociālajiem un citiem īpašajiem pakalpojumiem. Tagad tuvāk pastāstīšu par iepirkuma veikšanu 10. panta kārtībā, nepublicējot sākotnējo paziņojumu attiecībā uz sociālajiem un citiem īpašajiem pakalpojumiem. Tātad, ja izpildās 8. panta 7. daļas sarunu procedūras nosacījumi, piemēram, nav konkurences tehnisku iemeslu dēļ vai ārkārtas apstākļi, pasūtītājs ir tiesīgs veikt iepirkumu nepublicējot sākotnējās publikācijas, tātad bez sākotnējā paziņojuma, un uzrunājot, piemēram, konkrētu pretendentu vai pretendentus, lūdzot tos iesniegt piedāvājumus. Tādā gadījumā 10. panta regulējumu piemēro minimāli, pēc būtības nosakot vismaz minimālās prasības pakalpojumu sniegšanai, kā arī nosakot iepirkumu komisijas regulējumu un tehniskās specifikācijas prasības. Nav jānodrošina brīva un tieša piekļuve iepirkuma dokumentācijai elektronisko iepirkumu sistēmā, kā arī nav jāievēro minimālais piedāvājuma iesniegšanas termiņš. 5 darba dienas šajā gadījumā nav jāievēro. Pasūtītājs var noteikt arī, piemēram, tikai 2 darba dienas, taču jāņem vērā, ka termiņam jebkurā gadījumā ir jābūt pietiekamam. Teiksim, nebūtu korekti noteikt tikai 2 stundu termiņu, jo šādā steigā gatavoti piedāvājumi diez vai būs kvalitatīvi. Ja sākotnējā uzaicinājumā iesniegt piedāvājumus veids kādus grozījumus, tad arī nav jāpublicē paziņojums par izmaiņām publikāciju vadības sistēmā. Tomēr uzaicinātajiem pretendentiem jābūt informētiem par veiktajām izmaiņām. Pretējā gadījumā to sagatavotie piedāvājumi nebūs atbilstoši aktuālajai situācijai. Un, ja nepieciešams, protams, ir jāpagarina piedāvājuma iesniegšanas termiņš vismaz tik daudz, lai piegādātājs varētu atbilstoši sagatavoties. Līgumu slēgt uzreiz pēc lēmuma pieņemšanas, neievērojot nogaidīšanas termiņu, varēs tad, ja līgums tiek slēgts ar vienīgo uzaicināto pretendentu. Tādā gadījumā nav jāievēro arī 37. panta regulējums par informēšanu.
Noslēgumā gan publikāciju vadības sistēmā jāpublicē paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. Tātad sākotnējā paziņojuma par uzaicinājumu nemaz nebija, bet beigās, tad, kad piešķir līguma slēgšanas tiesības, paziņojums publikāciju vadības sistēmā ir jāpublicē. Un tātad arī elektronisko iepirkumu sistēmā ir publicējams arī noslēgtais līgums. Šeit mums nekāda izņēmuma vairs nav, jo likumdevējs paredz, ka šīs ir situācijas, kad ir nepieciešams steidzami līgums vai nav iespējams uzaicināt atklātā kārtībā vairākus pretendentus, lai tie savstarpēji sacenstos. Tomēr tāpēc sākotnējais paziņojums prasīts netiek. Tomēr beigās, kad iepirkums jau noslēdzies, prasības par informācijas atklātību ir jāievēro. Attiecībā uz 10. panta iepirkumiem var pievērst uzmanību arī PIL 16. panta 2. daļas regulējumam. Šis ir regulējums par pasūtītāja tiesībām rezervēt piedāvājumu iesniegšanu tikai tādiem kandidātiem vai pretendentiem, kuriem ir piešķirts sociālā uzņēmuma statuss un kuri sniedz tādus pakalpojumus, kas atbilst 2. pielikumā minētajiem veselības, sociālās un kultūras jomas pakalpojumiem. 16. panta 2. daļā uzskaitīti arī konkrētie CPV kodi. Šo tiesību rezervēšana nozīmē, ka tikai tirgus dalībniekiem, kas ir sociālie uzņēmumi, ir tiesības piedalīties šajā iepirkumā. Tie tirgus dalībnieki, kas kaut arī sniedz CPV kodiem atbilstošu pakalpojumu, bet nav ar sociālā uzņēmuma statusu, piedāvājumus iesniegt nevarētu. Ja jūs izvēlaties piemērot 16. pantu, tad sākotnējā paziņojumā būs jāveic atzīme, ka tiesības piedalīties ir tikai sociālajiem uzņēmumiem. Paldies par klausīšanos un ceru, ka šis skatījums jums noderēs darbā, iepērkot 2. pielikuma pakalpojumus.